Labdien, mans vārds ir Aigars Ceplīts, un es esmu RISEBA un Liepājas Universitātes kopīgās doktora studiju programmas Mēdīju māksla un radošās tehnoloģijas administratīvais direktors. Ja mēs runājam par studiju procesu, tad programmā ir iespēja apgūt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālā mākslas un digitālās kultūras procesiem, inovatīvu mēdīju produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošo projektu realizēšanā. Kopīgā akadēmiskā doktora studiju programma Mēdīju māksla un radošās tehnoloģijas atbilst RISEBA īstenotiem studiju virzienam mākslas, kas kopā ar Liepāju RISEBA maģistra studiju programmu Jaunie mēdīji un audiovizuāla māksla un akadēmisko doktora programmu palīdz īstenot virzienu kopīgo mērķi, nodrošināt studējošiem iespēju apgūt kvalitatīvu akadēmisko izglītību humanitārajās zinātnēs, iegūstot grādu, zinātnes doktors humanitārajās mākslas zinātnēs. Uzsvars tiek likts uz radošās praksēs balstītu pētniecību un digitālo tehnoloģiju transformējošo potenciālu ar padziļinātām zināšanām digitālajās tehnoloģijās, mēdīju videos un audiovizuālā mākslās, dibinot jaunas teorijas. Līdzās tradicionālām mākslas un mēdīju producēšanas praksēm tiek attīstīts tādas novatoriskas tehnoloģijas izmantošanas prasmes kā pievienotā un paplašinātā virtuālā realitāte, 360 grādu, kino, spēļu dizains, kultūras analītika, datu vizualizācija, kā arī mākslīgais intelekts. Apvienojot abu augstskolu resursus un pieredzi, palīdz īstenot kvalitatīvu, augstvērtīgu un inovatīvu akadēmiskā doktora studiju programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, un konkrēti apakšnozarē mēdīju māksla un radošās tehnoloģijas, oriģinālu un neatkarīgu pētniecību, jaunu zināšanu radīšanu, digitālo mēdīju un audiovizuālo mēdīju mākslas jomā, inovācijās tehnoloģiju radošā izmantošanā, kam ir ietekme uz kultūru, ekonomiku, politiku un sociālo sfēru gan Latvijā, gan ārpus tās. Ja mēs runājam par pašu studiju procesu, tad studiju programmas mērķi un uzdevumi ir īstenojami 132 kredītpunktu apjomā 3 gados. Studiju programmas inovācija ir balstīta tā saucamā mākslas pētniecības pieejā. Tātad tādas vidas radīšanā, kurā prakse, aktīvs mākslas darbs, ir radošanas process un ir kritiska refleksija par to. Rezultātā veidojās jaunas teorijas un zināšanas, un šis ir galvenais pētniecības procesa elements. Mākslinieks, kas veic šādu pētījumu, tiek devēts par reflektējošo praktiķu. Šāds apzīmējums ir ļoti svarīgs, jo apliecina praktiķa īpašās specifiskās zināšanas un līdz ar to uzsver prakses vadošo lomu promocijas darba pētījumā. No tā savukārt iziet, ka metodoloģija, kas tiek izmantot šajā doktorantūrā, ir tā saucamā prakses vadīta pētniecība, practice-led research. Programma sastāv no tā saucamās obligātās daļas 42 kredītpunktu apjomā, kur ietver sevi pētniecības pamatus, tēmas un pētnieciskos procesus un pētniecības kritiku. Promocijas darba izstrāde un eksāmeni, jeb B-daļa 79 kredītpunktu apjomā. Un šajā procesā ieiet iekšā ikgadējā gala pārbaudījumi, promocijas darba izstrāde un eksāmeni. Un kā arī kompetences, un zem kompetencēm, protams, ir konferences, publikācijas un citas organizatoriskās, pedagoģiskās un mākslas aktivitātes. Viena no priekšrocībām, kas eksistē šajā programmā, kad tā ir bāzēta tā saucamā attālinātā formā, jeb kaut kas līdzīgs, kas ir distance learning. Ir 3 reizes gadā studenti tiekās ar saviem mentoriem un profesoriem, un ir šie te kolokviji, kas ilgst februārī, jūnijā un novembrī 1 nedēļu. Savukārt pārējā laika posmām tikšanās un promocijas darba izstrāde notiek individuāls darbs ar mentoru gan Zoom platformā, gan attālinātā režīmā. Un šī ir tā priekšrocība mūsu programmā, kad cilvēks no jebkuras pasaules valsts var savienot šo te pētniecību kopā ar savu diezgan intensīvo darba grafiku. Un arī labs piemērs tam ir tas, ka mums šobrīd doktorantūras programmā patiesi ir studenti no visas pasaules, gan no ASV, Izraēlas un pat Ķīnas, ieskaitot Latvijas studentus. Kāds tad ir šīs programmas stiprās puses?
Šeit jāmin divus aspektus – zemes rezidents aspektu un ekonomisko un sociālo pamatojumu. Sākot ar otro, ir ļoti būtiski atcerēties, ka doktora grāda ieguvēju skaits Latvijā ir 2 līdz 2,5 reizes mazāks nekā nepieciešams pētnieku ataudzē. Līdz ar to doktorantu skaits Latvijā ir gan ekonomisks, gan arī politiski pamatots. Analizējot sociālo dimensiju, jāpiezīmē, ka RISEBA, ņemot vērā un respektējot studiju kontingentu, viņa vajadzību daudzveidību ir izveidojis kvalitatīvu studiju procesu mācības vidi, kur RISEBAs infrastruktūra, telpas, programmatūras un audiovizuālās iekārtas ir pieejams visiem studējošo kontingentam 24 stundu diennaktī, 7 dienas nedēļā. Turklāt studējošie var ērti savienot mācības darbu ar darbu un arī izņemot kolokviju, kad viņiem ir šīs te klātienes tikšanās. RISEBA augstskola tiek uzskatīta kā mācīšanas vide, kur audiovizuālo tehnoloģiju un telpu infrastruktūra ir viena no labāk aprīkojumiem ne tikai Baltijas valstīm, bet aiz tārpu. Turklāt H2O 6 mēdīju laboratorija ir pieejama ne tikai doktorantūras studentiem, bet arī maģistratūras studentiem, veidojot simbiozi pētniecisko vidi. Šeit jāpiemina arī RISEBA biznesa inkubātori, kā arī RIXI mākslas galerija iWeek un ikgadējo Open Fields konferences, kas notiek Nacionālā bibliotēkā, ļaujot studējošiem īstenot idejas, kā arī iespējas papildus realizēt mākslas projekts ārpus pētniecības. Kopumā studiju programmā ir iesaistīts 17 pasniedzējiem, 6 ir Zinātņu akadēmijas eksperti, 15 ar doktora grādu un 1 doktora grādu pretendents. Un otrs aspekts, ko es biju minējis, ir šis te Low Residency programma. Low Residency programma ir diezgan populārs Eiropas Savienības valstīs, un ko tas ietver? Tas ietver to, ka studentiem nav jābūt uz vietas un jāapmeklē nodarbības visu laiku. Kā jau es biju minējis, mums ir kolokviju sistēma, studenti tiekās ar saviem mentoriem un profesoriem 3 reizes gadā – februārī, jūnijā un novembrī. Mācības rit intensīvi veselu nedēļu. Savukārt, starp šiem kolokvijiem ir tikšanās Zoom un citās online platformās ar saviem mentoriem un profesoriem, kur notiek promocijas darba izstrāde. Līdz ar to šī programma ir ļoti elastīga un efektīga studentiem, kas nedzīvo Latvijā un kuriem ir intensīvs darba grafiks un viņi var savienot ar savu reālo profesionālo darba vidi. Un kā piemēru šeit jāmin, ka programmas popularitāte, ka patiesi mums ir studenti no visas pasaules, gan Izraēlas, gan Krievijas, gan Ķīnas, kā arī ASV.